Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Iepriecini viņu. Šodienas rakstu vieta. Bagātība un gods nāk no tevis, Dievs, un tu esi valdītājs pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Un tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies, un tie, kas slavējam tavas godības vārdu. Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus. Bet viss ir no tevis, un no tavas rokas mēs tev dodam. 1. laiku, 29. nodaļa, 12. līdz 14. pants. Šodienas pārdomas. Mācītājs Andris Opengējums stāstīja, ka viņam patīk iepriecināt sievu ar ziediem. Tāpēc kādu dienu viņš nopirka ziedus un saldumus. Viņa sieva bija priecīga, bet tad viņa jautāja: tev nebija līdzi naudas, kā tu to varēji nopirkt? Vīrs atbildēja: mana kabatā bija palikusi tava bankas karte. Cilvēki mēdz teikt: es pats nopelnīju un daru ar savu naudu, ko gribu. Viņi aizmirst, ka bez Dieva žēlastības viņi šorīt nebūtu atvēruši acis, nemaz nerunājot par to, ka būtu kaut ko sasnieguši. Patiesībā viss, ko mēs sasniedzam, ir tikai pateicoties viņa žēlastībai pret mums. Tāpēc, kad dodies tērēt savu naudu, apzinies, kas tev to ir uzticējis, un tērē to tā, lai iepriecinātu arī viņu. Šodienas lūkšana. Tēvs, es atzīstu, ka mana finansiālā nodrošinājuma pamatā nav mans spēks un apģērība, bet gan tava žēlastība. Dod man gudrību būt labam pārvaldniekam pie visa, ko tu man esi uzticējis, gan to vairojot, gan tērējot. Jēzus vārdā. Āmen.